Sveiciens visiem! Šodien izliksim ekspresa izlikumu, un jautājums būs, ko man jāpaspēj izdarīt vēl līdz šī gada beigām. Šeit, kā jūs redzat, ir 4 varianti. Izvēlaties savu variantu. Ja nepieciešams, uzliekat video pauzes, lai jūs mierīgi varat izvēlēties, ja bez steigas, bez stresa izvēlēties, kurš no šiem 4 variantiem varētu būt jūsējais, un skatāmies. Skatīsimies tagad pirmo variantu, tad jautājums mums ir, ko līdz gada beigām vēl jāpaspēj izdarīt. Nu, jāpieņem kāds būtisks lēmums. Te ir stāsts par to, ka jūsos iekšā jau kaut kāda situācija briest, un jūs jau droši vien apzināties, ka jums ir jāpieņem lēmums. Nu, tā tēma, kas kāda no kuram, katram savi, ja? Tad kaut kāds lēmums ir jāpieņem, kaut kāds diezgan būtisks un diezgan liels lēmums, bet jūs kaut kā mīnstināties un jūs to izšķirošo soli vēl nevarat pieņemt, bet kārta saka, kad ir pienācis laiks to darīt. Vēl te var būt runa par kaut kādu būtisku, nopietnu, tādu nozīmīgu sarunu ar kādu no cilvēkiem jums apkārt vai kādu tuvinieku, ja, vai atkal tēma katram, ja, sava un kas tie ir par cilvēkiem, katram savādāk situācija, bet tad kaut kāda saruna, un atkal jūs varbūt pārliekat to savā galvā vienreiz, otrais, ko es teicu, ko viņš atbildēja, kā būs, kas būs pēc tam, un kaut kā atliekat un netiekat līdz tai sarunai. Bet kārta saka, ka ķeries tam klāt, un droši vien ir tas īstais laiks, lai tiešām par to runātu. Šī saruna varētu būt tiešām nozīmīga, tas nav par kaut kādiem sadzīviskiem sīkumiem, bet tas ir par kaut kādām lielām lietām, ja, ko mēs darīsim, kā mēs dzīvosim, ko es darīšu, ja? Tas var būt par kaut kādām profesionālām lietām, ja? Vai par kaut kādām attiecību jautājumiem, kas nu kuram. Jā, vēl te kārta saka, esi gatavs izmaiņām un esi gatavs spērt to lielo soli, faktiski te ir tas pats stāsts par to lēmumu, ja? Jo varbūt jūs jau jūtat, ka jūs esat kaut kāda būtiska lēmuma priekšā savā dzīvē, vai nu mainīt darbu, vai nu kaut ko mainīt attiecībās, ja? Kādam varbūt stāsts būs par to, ka varbūt šīs attiecības ir jāizbeidz, jo viņas ir destruktīvas. Kādam citam būs stāsts par to, ka attiecībām jau ir jāiet jaunā augstākā līmenī, ja? Ja mēs varbūt tikai draudzējāmies, tad varbūt šobrīd ir laiks padomāt par jau nopietnākām attiecībām, ja par nākamo soli. Kas nu kuram, bet jebkurā gadījumā šī kārts runā par būtiskām pārmaiņām, par lielām pārmaiņām un par nopietniem tādiem būtiskiem lēmumiem, kas ietekmē mūsu dzīvi, kas ievieš diezgan lielas izmaiņas mūsu dzīvē. Jā, un vēl, ja ir kaut kas atkal, ko es turu sevī, ko es sev neļauju, bet par ko es domāju, tad te arī ir stāsts apdomā, varbūt tev tiešām šis solis ir jāspēr un jāļauj sev, vienkārši ļaut sev, ja? Atbrīvot sevi, neturēt iekšā to, kas man ir jāatbrīvo sevī, ja? Lūk, un ja mēs tā tīri praktiski skatāmies uz šo kārti, tad te vēl var būt stāsts par to, kā mums būtu, vai kāds mūs aicina satikties ar saviem tuvajiem, ar savu ģimeni, ar savu dzimtu, pabūt kopā, jo it īpaši, ja mēs, teiksim, dzīvojam tālāk vai dzīvojam ārzemēs, ja, tad apvienoties. Tā kā kārts runā par tādu kā dzimtes atkal apvienošanos, aizbraukt, satikties, ja tas ir iespējams, ja, pabūt kopā. Šāds izlikums, nevis izlikums, bet šāda te kārts bija pirmajam variantam. Tagad otrais variants, ko jāpaspēj izdarīt līdz gada beigām. Te mums ir vecākais arkāns mēnesis. Te ir darbs ar mūsu kaut kādu zemapziņu, ja? Pastrādāt ar savu zemapziņu. Tā kā, redzat, meitene pilnīgi tā kā iegrimusi ir ūdenī, ja, pilnībā. Ja jūs nomāc kaut kādas tādas, varbūt bailes, raizes, kaut kādas tādas psihoemocionāli stāvokļi, kas jums ir traucējoši, kas jums, traucē, ja, dzīvē, tad kārts saka, pastrādā ar to. Jums vajadzētu iedziļināties šajā visā un tiešām mēģināt kaut kā pārstrādāt šīs lietas. Varbūt jūs varat vērsties pie kāda speciālista, ja, kas strādā ar
no šādām te zemapziņas lietām, varbūt psihologa vai psihoterapeita, ja? Nu tā, tas ir viens. Vēl te varbūt runa, ja jūs esat radošs cilvēks, tad te varbūt runa par tādu radošumu, ja? Par spēju kaut kā tiešām izpausties ļoti tā, nu, dziļi radoši, ja? Vēl stāsts ir par to, ka cilvēkam pēc šīs kārtas vajadzētu ieklausīties savā intuīcijā, nevis tik daudz prāta balsī, ja, kā ir pareizi, ko vajag, ko nevajag, bet savā tādā kā iekšējā balsī, savā intuīcijā, vienkārši ļaut savai intuīcijai runāt un paklausīties, ko tad viņa saka, ko tad viņa man, tā kā, kādus padomus viņa man dod, ja. Nu, kas vēl, nu, varbūt arī te būtu runa pār kaut kādām situāciju, teiksim, ar kādu sievieti no jūsu dzimtas, varbūt ar māmu vai veco māmu, ja, kur iespējams jums kaut kas ir jāatrisina, iespējams jums kaut kas ir jāizrunā, ja, kaut kādi tādi, te vairāk emocionāls dabas jautājumi, kas ir, ko būtu labi tā kā, nu, izrunāt, tikt ar to skaidrībā, ja. Nu tā. Tāds izlikums, ne, bet tāda kārts ir otram variantam. Tagad skatīsimies trešo variantu. Tātad, ko jāpaspēj izdarīt līdz gada beigām? Vecākais arkāns imperators. Nu, jāuzņemās atbildība. Ja jums kaut kas tiek piedāvāts, ja dzīve liek pirms priekšā kaut kādu situāciju, kur jums ir tā kā jāuzņemās kaut kāda atbildība, varbūt jāuzņemās kaut kādi vairāk pienākumi, tad dariet to. Faktiski kārts runā par to, ka nu, mēs nevaram, mums nevajadzētu peldēt pa straumi, ja, un mētāties starp kaut kādām situācijām, kad vai nu darīt tā, vai šā, vai vēl kaut kā, vai sanāks tā. Nē, te ir stāsts par to, ka ir jāizveido konkrēts plāns, konkrēts viens plāns, nevis 10 dažādi varianti, un tad jāizveido tāda kā struktūra, jāsaprot tieši un konkrēti, kāda ir spēles noteikumi, un tad pēc šī te plāna arī jārīkojas, ja. Te nedara tāda mētāšanās uz visām pusēm. Lūk, tad tās atbildības uzņemšanās, izveidot plānu, izveidot struktūru. Droši vien jūs zinat, kas tā ir par tēmu, kur jūsu dzīvē šobrīd varbūt ir tāda peldēšana pa strāmi, tad vajadzētu, jā, tikt ar to skaidrībā. Varbūt, ka te ir arī runa tieši par kaut kādām attiecībām ar cilvēku, jā, teiksim, ja te ir vīrietis, imperators, tad varbūt kaut kādās attiecībās tas ir, ka man ir beidzot jāsaprot, kas būs vai kas nebūs. Nevis, ka mēs tā kā šodien esam, šodien draudzējamies, rīt nē, parīt vēl kaut kā, ja? Nu tā. Vēl varbūt runa par to, ka ja jums ir kaut kāda nenokārtota līdz galam jautājumi saistībā ar kaut kādām valsts struktūrām, valsts iestādēm, no jums varbūt tiek sagaidīts kaut kādas rīcība, kaut kādas darbības, tad to lūdzu arī nokārtojiet vēl līdz šī gada beigām. Nu, šāda kāds trešam variantam. Tagad ceturtais variants. Tad ko jāpaspēj izdarīt līdz gada beigām? Zižļu karaliene. Nu, šī kārta saka, parādiet savu temperamentu, parādiet savu enerģiju. Šī kārta aicina jūs enerģiski un aktīvi rīkoties. Noteikti nesēdēt rokas klēpī, saliekot, bet darboties. Un iespējams ir kaut kādas, tepat ir kaut kādas vairākas sfēras, vairākas jomas, vai kaut kādi vairāki projekti, vairāki darbiņi, vairākas lietas, ko jūs varat vienlaicīgi izdarīt. Kārts tiešām aicina būt aktīvai, būt radošai un būt darbīgai. Vēl šī kārta runā arī par to, ka šī karaliene viņa ir tāda, kas var tiešām palīdzēt citiem, nevis ar runāšanu tikai, bet tiešām ar reāliem darbiem, jo viņai ir ļoti daudz enerģijas. Tāpēc kārts aicina jūs, ja tas ir iespējams, ja, palīdzēt arī citiem cilvēkiem. Nu, te varbūt runa arī par kaut kādu labdarību, kaut kur iesaistīties, kaut kādā veidā atbalstīt, kaut kādā veidā palīdzēt cilvēkiem, kuriem tas ir vajadzīgs. Nu, un īsāk sakot, būt aktīvai, varbūt jums pašai ir kaut kādas radošas idejas, liekat viņas lietā,
Šis ir tas laiks, kad tiešām varbūt kaut kādi jauni projekti vai jaunas domas, ja kaut kas jums ir tāds galvā, ko jūs tā kā apsverat, ar ko jūs gribat nodarboties, ja. Tiešām ir laiks celt to visu gaismā, jo šī kārtas parāda, ka jūsos ir tiešām spēks, enerģija un ka jums tiešām var izdoties viss tas, ko jūs darat. Galvenais saglabāt tādu, šajā karalīnē arī tas ir entuziasms un aktivitāte un dzīves prieks un tikai uz priekšu. Šāda kārtas 4. variantam.